Ja? Un es gribētu teikt, ka arī šeit dati, tie ir jūsu interpretācija par datiem. Es gribētu teikt, ka izplatot šādus datus, tie ir manipulatīvi un absolūti neatbilst ne mazākai vispār patiesībai, kas šeit nav nekāda pamatojumais tiem jūsu datiem. Mums ir veikta aprēķina, jo informatīvais ziņojums vienkārši šos datus nepiedāvāja. Mēs redzam, ka ir nepieciešamība datus. Lūdzu, mēs varam runāt, diskutēt par izmaksām, runāt ar nozari un tos pārbaudīt. Nav komentāri, jā? Ir komentāri. Mēs varam sākt kaut vai šo, un tad izstāstīt, kur jums šo datu nokomentēt, šo slaidu lūdzu. Jā, tad, kur jums rodās šāds 3,5 eiro miljonu izmaksas. Iedodiet tad lūdzu skaidrs aprēķinus. Jūs esat atcerieties valsts institūcijas kādu pienākumu izpildu, bet vadītājs, tā kā jums jāatbild par to, ko jūs runājat. Protams, mēs tos datus, šī starpnozara sadarbība jau patiesībā noritēja visu iepriekšējo gadu ar maziem starplaikiem. Mēs arī sūtījām datus par... Kur jums rodās 3,5 miljonu izmaksas? Informācija tehnoloģija, šeit arī redz, IT sistēma izstrādē, zaudētie ieņēmumi no licencēm, plus arī cik varētu valstī izmaksāt aprēķinos balstīti tieši normatīvu aktu grozījumu pieņemšana. Ir jāgroza vairāk kā 25 likumi un ministra kabineta noteikumi. Tur iekļaujās arī viss ierēģi darbs. Jāatcerās, ka katra ierēģi stunda tiek atmaksāta no valsts budžeta. Labi, un tad mēs varam salikt pretī arī 11 ierēģis, ko es aizstāvu, kas ar to nodarbojas. Latvijas bankā nav vajadzīgs tāds skaits cilvēku, lai to nodarbotos. Mēs ejam uz tās pašas izmaksas bāzes. Ļaujiet man norādīt, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs nenodarbojas tikai ar patērētāju kreditētāju licencēšanu. Šie 11 cilvēki nodarbojas ar visu finanšu pakalpojumu uzraudzību attiecībā uz patērētājiem, plus licencē kredītu starpniekus. Tas nozīmē, ka mēs darām ārkārtīgi milzīgu apjomu, un kā jūs redzējāt vienā no tiem slaidiem, šogad kā minimums mēs esam novērsuši zaudējumus 5,2 līdz aprēķinātiem 70 miljoniem eiro. Individuālajās lietās panākuši patērētājiem parāda atlaidums 131 tūkstoši eiro apmērā, lai gan mēs pēc būtības neskatām strīdus. Mēs esam izskatījuši 2440 konsultācijas. Nebaram to skaidrs, bet tā sajūta ir negribam atdot Latvijas bankai. Negribam atdot. Es domāju, ka iestāde šobrīd ceļ zinām trauksmi, kam mēs arī pievienojamies, jo šīs lietas, viņas ejot uz priekšu, nevajadzētu eksperimentēt. Ir jāsaprot, lai visi iesaistīties, saprot, ko tas nozīmēs. Tās būs izmaksas, nevajag teikt, ka viņas nebūs, viņas būs, un arī nozarei arī šis eksperiments nav vajadzīgs.